Labdien! Raidījums Runā Rīga. Sakiet, kur var paēst Kongresa nama rajonā? Kongresa namā nevar. Nu, vēl kaut kur, kur jūs pat ēdat parasti? Brīvos pārvaldē līdz 5. Līdz 5. Paldies! Ja nu gadījumā jūs Rīgā esat līdz 5, tad brīvos pārvaldē var ļoti labi paēst. Izgulējies cilvēks laimīgs, paēdis vēl laimīgāks. Vai Rīga gatava pabarot visus savus viesus? Skatieties turpinājumā. Sveiki! Te nu mēs esam atkal garšu laboratorijā, tas jūs pārsteidz. Mēs šodien atkal sāksim gatavot. Nē, tas bija tikai joks. Īstenībā sarunas ar Kārli Arnetānu. Jā! Sveiki, Kārli! Čau! Prieks jau redzēt šeit manā raidījumā. Štruns ar tavu raidījumu, gan jau atgriezies. Paldies, Štruns! Cik tas bija mīļi. Nākamgad Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta un visi viesi, kas pilsētā apmeklēs, noteikti gribēs arī kaut ko uzēst. Viņiem ir savas ikdienas prasības, ko viņi ēd, kas ir tā kā... Ketčups ir free? Nu, es nedomāju, tas ir kā kurš, bet es domāju, ka nacionālais ēdiens, es domāju, tas ir visiem. Kādā līmenī viņi dabū, tas ir tas, kas ir arī nāk no piedāvājuma. Es domāju, ka Lidiņš kā vienmēr lidos ar to, kad viņiem ir tieši tas, uz ko ārzem viesi grib, ja, kas viņiem vēl drusim dabot to kiču kaut kādīgi vēl tajā visā lietā. Kā tev šķiet, Rīgā restorānu un ēstuvi skaits ir pietiekams, lai mēs tā plaši arī mūsu viesus pabarotu un labi bez rindām, vai vajadzētu vēl? Es domāju, ka vairāk restorānu, man liekas, nav varbūt vajadzīgi. Tā viņi nāk uz mūsējiem, kas jau tagad ir. Tu taču visu laiku tajā Mēs pārgājām uz tu vispār, ja? Mēs jau pārgājām toreiz te tavā. Nu labi, es domāju, nepieklājums vienkārši. Tu uz Latviju atbrauci pirms 21 gadiem. Toreiz, kad tu atbrauci, vai bija kāds ēdiens, kas tev pārsteidz, ko tu vispār nebija iedomājies, ka kaut ko tādu var arī ēst? Nēģi. Nēģi bija tas pie man tāds jaunums. Un es vēl neesmu baigājis. Esmu mēdz ļoti labs nēģi, kad nēģi ļoti labi, man viņi ļoti garšo. Bet, kad viņi ir tādi vidēji, tad man viņas atgādina mans sieriņi. Kā pēc kārtīgas sporta spēles. Mums ir jāpiestrādā pie mūsu viesmīlības, jo tas ir, ko turisti visvairāk, kas ir nemāk cilvēku Latvijā pasmaidīt. Nu, reāli. Vai ne? Tie laimīgie, teiksim, televīzijas cilvēki, kas stāv priekšā pacelāt un smaid un runā, vai ne? Un šitā nāk ar to šķīvi, ja, un tā labu apetīti. Apmēram. Un tas ir, kas mums ir baigi jāuzmanās, jo tas ir tas, ko cilvēki atcerās. Vai tu esi domājis nākamgad savā restorānā, Čarlstonā, ielikt kādu speciālo kultūras galvaspilsētas ēdienu? Protams, mēs nākošu gadu. Nē, bet īstenībā tu man iekustināji šo te, kad īstenībā vecās recepts ir jāmodernizē. Man liekas, tas baigi svarīgi ir, lai viņas ir mūsdienīgām garšām. Tāpat tas pats slavenais sklandrausis, ja, kas man liekas, viņš ir tāds, es mēdzu kādu, man gribētu viņu modernizēt, tur kaut kādīgi ģiftīgāk uztaisīt, lai viņam ir vēl māmīgi garši tur iekšā un vēl visāds, lai viņš ir tāds. Tad būs sklandrausis plus. Es domāju, ka latviešiem vajadzētu pārformulēt zupu, kas saucās augstā zupa. Jo iedot nosaukumu. Mēģināt pārdot cold soup. Viņš tā kā baigi neiet. Mēs viņu zinām kā augstā zupa. Viņi pārtulkojās, viņš vienkārši ir augsta zupa. Un viņa ir kolosāla zupa īstenībā. Un ja tam turistam var drusni izskaidrot, kas tur ir iekšā, jo viņi drusni tāda, kā tas bailabais ēdiens. Jā, bet ēdieni būs. Un es ceru, ka mēs pavāri un restorāni īstenībā vienosimies, ka mums vajag riktīgi piestrādāt, lai īstenībā tas, ko mēs izdarīsim nākoši, ka tas būs spogulis uz nākotni. Tad mēs nedrīksim sačakrēt. Mums gāja tik forši, tur ēdiens bija kolosāli, tur viss bija baigi. Braucam, sakam brālim, māsai, viss, lai brauc nākoši gadu, bum!